Esiet sveicināti! Bez lieka ievada šajā raidījumā es iepazīstinu ar jauno Pentax 17. Jeb, tiem, kas nesako līdz jaunumiem, šis ir 21. gadsimta viena no vispār pārdošanā esošajām filmiņu fotokamerām. Tātad vienīgais ražotājs, faktiski ir divi ražotāji, kas šobrīd reāli ražo jaunas fotokameras, ir Leica un Pentax. Leicas tālmēra kameras, klasiski tātad, filmiņu kameras ir foršas, superīgas. Es pats esmu mēģinājis vienu ļoti jauka, bet, diemžēl, cenas ziņā mēs maksājam par kvalitāti, mēs maksājam par tiem standartiem, kādi tur ir. Pentax, es neteiktu, ka tas ir lētāks un sliktāks modelis, bet šis ir savādāks modelis. Un šajā raidījumā pirmais iespējas par šo Pentaxiņu, ko viņš dara, kā viņš dara un kas tad mums īsti ir šis par zvēru. Vispirms sākšu ar to, ka šī ir crop sensora, puskadra fotoaparāts. Tātad no 35 mm filmiņa negatīva vienā ekspozīcijā tiek lietota puse no kadra. Tātad šādā veidā kadrs ir vertikāli, jo filmiņa mums iet šādi iekšā. Un, ja mēs gribam horizontālu kadru, tad mēs fotografējam šādi vai manis pēc šādi, kas ir nērti. Bet tātad horizontālais kadrs šādi. Ko tas nozīmē praksē? Tā ir ļoti forša lieta, jo no 36 kadru filmiņas standarta, ko mēs varam nopirkt, mēs iegūstam 72 kadrus, kas, ticiet, man ir diezgan bezgalīgi, jo šobrīd es esmu 56. kadra šeit tikai ticis. Tātad divreiz vairāk prieka par to pašu naudu. Ņemot vērā filmiņu cenas pēdējos gados un attīstīšanas cenas un tā tālāk, es domāju, šis ir ļoti ekonomisks lēmums. Šī ir ekonomiska fotokamera, jo, principā, kāpēc mēs fotografējam ar filmu, ar šauro filmu? Tas ir, lai dabūtu to, tas sākas katram savu iemesli, sajūtu, gaidīšanas prieku un tā tālāk. Un, principā, jums nav vajadzīga milzīga izšķirtspēja. Ja jūs gribat lielu izšķirtspēju, jūs ņemat vidējā izmēra filmu, jūs ņemat lielā izmēra plati un fotografējat un meklējat to izšķirtspēju un skaitat pikseļus vai sudraba graudus vai kas tur ir. Šai gadījumā šis ir kabatā liekams. Un šī ir otrā foršā lieta. Šis ir ļoti mazs aparāts. Viņš ir viegls, viņu reāli var ielikt kabatā un staigāt, izvilkt tad un nofotografēt to, ko mums vajag. Un trešā lieta, kas ir ļoti fantastiska par šo aparātu, retro dizains, jo filmiņa kamera tad izskatās, principā, manā uzturē ļoti līdzīga Olympus mazajiem filmiņa aparātiem un arī runā, ka citiem dažiem Pentax aparātiem, bet tos personīgi neesmu redzējis. Tātad ļoti smuks retro dizains. Tas arī viss. Pārējais ir diezgan modernas, jaukas tehnoloģijas. Protams, šis nav tālmērs un tā nav spoguļkamera. Tas ir, kā lai to nosauc, negluži ziepītis, jo te ir regulējamas lietas, advancēts ziepītis varētu teikt. Tātad objektīvam mums ir regulējams attālums. Augšpusē mums šeit ir tātad ikoniņas, kalni un puķīte, un ja mēs pagriežam otrā, tad apakšā mēs varam iegūt arī metros un pēdās to pašu attālumu. Tātad fokusa regulēšana, jeb asuma regulēšana notiek tikai un vienīgi iestatot skalā 1,2 metri un fotografēja. Tātad acumērs, kur atrodas tas objekts, kur jūs gribat to asumu. Tālāk interesantā lieta. Šim objektīvam mainās diafragma, bet mēs to paši nevaram kontrolēt. Tātad mēs nevaram noteikt, tur būs F8, tur būs F11. Diafragma pielāgojas apgaismojuma apstākļiem un filmiņas ISO. Tātad, ko tas nozīmē praksē? Mums ir būtībā tikai P režīms, tātad automātiskais režīms, kurā mēs iestatām attālumu un atkarībā no tā attāluma, tātad no tās objektīva pozīcijas, kamera pati piemeklē diafragmu. Kā un kāpēc? Es neesmu šeit iedziļinājies tajos algoritmus, neviens to nezina, bet prakse rāda un cilvēki runā, ka tā diafragma aizveras un atveras. Tātad, ja mēs ieregulējam, piemēram, grupu ar cilvēkiem, kas mums ir 3 metri un fotografējam, tad mēs varam dzirdēt, ka tā diafragma šeit tā kā mazliet nostrādā. Objektīvs veids kaut kādu darbību. Tātad fokusēšanās attālums notiek manuāli, bet fotoaparāts atkarībā no situācijas pieregulē diafragmu. Kā tas notiek? Tas ir zinātnei mīkla. Tālāk, augšā mums ir ļoti forša ekspo korekcijas rullīts, -2+2, kas ir patiesībā diezgan forši, jo jūs varat, kā saka, agrāk mums filmiņu kamerām šāda lieta bija diezgan reti,
Un nācās domāt, vienkārši tagad mēs ekspozīciju pārrēķinam, tā kā mēs šeit esam automātiskā režīmā, mēs varam mierīgi rēķināt plus-mínus ekspozīciju atkarībā no tās filmas, ar ko mēs fotografējam. Melnbalta, krāsaini negatīvu, krāsaini pozitīvu, jūsu izvēle. Un, protams, mēs varam arī manuāli iestatīt ISO, tātad kreisā pusē rullītes, nospiežam podziņu un pagriežam ISO, kāds no mums tur ir. No ISO 50 līdz 3200 plus expo korekcija 2 stopi. Tātad faktiski jūs varat, kādu filmu gribat, kādu ISO gribat, jūs varat visu modificēt. Un otrā pusē mums ir, dīvainā veidā mums ir on-off podziņa, tātad mēs ieslēdzam šo kameru un izslēdzam. Ko tas nozīmē? Mums ieslēdz principā tikai skatu meklētājā blakus šīs lampiņas, jeb eksponometrs, kurš tad mums ļauj novērtēt to situāciju, kur mēs esam. Un mums ir ļoti smuka manuālā pārtīšanas podziņa. Tagad nofotografējam un ļoti smuki pārtinam uz priekšu. Tātad puses apgrieziens ļoti ātri, ļoti veikli un darbojamies tālāk. Viena CR2 baterija, kas nāk komplektā līdzi, bet ko jūs varat arī nopirkt, un baterijai būtu jāiet diezgan ilgi, jo tā baro tikai eksponometru, tātad neko citu. Arī slēdža laiku, teiksim, slēdzis ir elektroniskais, iebūvēts objektīvā, tērē nedaudz elektrības, bet mazliet tērē. Un no lietām, kas vēl būtu jāzina. Mums ir iebūvēta zivspuldze, bet par to pēc brīža, un tas arī viss, principā. Viss pārējais ir mehāniski, manuāli, ļoti smuki izpildīts, ļoti forši, zolīdi un visām citādi jauki. Skatu meklētājs. Mums ir skatu meklētājā divi rāmīši. Mēs atceramies vecos filmiņu aparātus, ziepīšus. Tad lielākais rāmīts ir tas, ko jūs fotografējat tālumā, un mazākais rāmīts ir tad, kad mēs fotografējam tuvumā, jeb makro. Tātad, ja mēs attālumā iestatām makro, tad mums jārēķina tas attēla izmērs ir pēc mazākā rāmīša, nevis pēc lielākā, un tad mēs varam nofotografēt kaut kādu makro. Un šeit sākas interesantā lieta. Jo ieslēdzot makro režīmu, jums mirgos aizmugurē šeit tāda zila lampiņa. Ja? Tas ir brīdinājums, ka jums ir ieslēgts makro un jums ir jāfotografē 25 cm attālumā kaut kas tuvumā. Vai jūs trāpīsiet vai nē, grūti pateikt, bet makro režīmā tātad fotoaparāta diafragma tiek aizvērta, lai iegūtu lielāku asuma dziļumu. Ļoti gudrs Pentax, visādi citādi. Otra lampiņa ir oranža, jeb sarkana lampiņa, kura mirgojas un attiecas uz zivspuldzes režīmu. Tad mirgo zivspuldze lādējas un lampiņa deg pastāvīgi, zivspuldze ir uzlādējusies un mēs varam visai fantastiski fotografēt ar zivspuldzi. Attiecīgi, ja mēs sakombinējam, tad makro mums ir zilā lampiņa, kas iedegas un oranžā lampiņa ir zivspuldze un zilā lampiņa deg, tad jūs esat pārāk tumšā vietā. It kā diezgan vienkārša vadība, bet šie brīdinājumi palīdz tā kā atcerēties, ko jūs darat. Bet viena liels pluss vai liela būtība šīs kameras ir izbaudīt procesu. Un šīs nedēļas, ko es pastaigāju ar šo kameru, kur jāpateicas Focus Nordic, kas man iedeva šo kameru izmēģināt, tad šīs 2 nedēļas bija visai interesanta, fantastiska pieredze. Un šobrīd mēs dodamies uz to sadaļu, kas saucās UX, User Experience, jeb lietotāja pieredze. Tātad, pirmkārt, mazliet mulsinoši man bija tas, ka kamera ir jāslēdz iekšā un jāslēdz ārā. Līdzīgi kā digitālai, ka tu ieslēdz on un tad ej fotografēt. Bet vēlāk palasot citu lietotāju viedokļus, mēs kameru varam atstāt ieslēgtu, un viņa principā nav jāslēdz ārā pastaigas laikā. Tātad jūs ieslēdzat, ejat, fotografējat, pārtinat, regulējat režīmus un tā tālāk. Tas ir viss forši. Pārtīšana superīgi, ļoti jauks slēdzītis, ar ko var pieturēties un tā tālāk. Un ja jūs to kameru neslēdzat ārā, tad viss ir ļoti forši un organiski un intuitīvi. Jāpiedomā pie tā, ko mēs fotografējam, tad iestatām attālumu. Un tas ir forši, tas liek apstāties pirms tā kadra un paregulēt tā, tad cilvēki man atrodas tagad 3 metru attālumā, uzlikšu šo režīmu, nofotografēšu. Pie skatu meklētāji jāpierod, jo tas principā ir tikai palielināmais stikls, kas rāda apmēram to, kas būs kadrā, un jūs nezināt, kas būs kadrā, absolūti precīzi. Tā nav spoguļkamera, tā nav bezspoguļkamera. Tā ir interesanta pieredze. Ļoti fantastiski es novērtēju filmas ielikšanas šo procedūru. Tātad filma nav nekur, gals nekur nav jāiebāž, nekas nav jāaustina. Mēs vienkārši ieliekam kaseti, pavelkam ārā galiņu, ieliekam nedaudz pāri šim rullītim, taisam ciet un sākam tīt. Tātad ļoti, muļķu droši uztaisīts.
lai cilvēks nevarētu kļūdīties un kaut ko sabojāt. Tātad kamera ir absolūti vienkārša. Jūs uzliekat režīmu P, pārslēdzat, uztinat sākumu un ejat fotografēt, iestatāt attālumus. Visu pārējo kamera dara automātiski. Un te arī tas pielietojums. Ieliekat filmiņu, šodien saulains, ieliekam krāsaino Kodak Gold filmiņu, ejam fotografējam visos leņķos, visos variantos un pārsvarā viss sanāks. Tātad nav tās iespējas ļoti kļūdīties, bet jums saglabājas tas pārsteigums, ka jūs neredzat to, kas sanāks. Jums nav nejausmas, kas sanāks. Jums ir 72 kadri, ejat fotografējat līdz, varētu teikt, līdz nelabumam, jo es esmu pieredzis pie 16, pie 12 kadriem vidējā formātā, pie 36 kadriem, kas jau ir tā kā, liekas, diezgan daudz. Šeit ir 72. Tātad ļoti daudz tās filmas mums te ir materiāla. Tālāk. Režīmi mums ir šeit patiesībā divas daļas. Bez zivspuldzes un ar zivspuldzi. Ir, protams, zilā krāsā absolūti auto režīms, kurš ir pilnīgi auto, un ar to darbosies zivspuldze un viss pārējais un tā tālāk. Un tad ir režīms P, kas ir meistariem. Tad ir režīms nakts, kad fotoaparāts turēs maksimāli garu ekspozīciju, lai iegūtu labāku rezultātu līdz 3 vai 4 sekundēm, ja nemaldos. Tad ir bokeh režīms, kurš turēs maksimāli atvērtu diafragmu, lai jūs iegūtu blūrīgu fonu. Un vēl ir režīms B, balb, kurš strādā, principā jūs turat nospiestu podziņu, cik ilgi, cik jūs vēlaties iegūt. Arī šeit ir kaut kāds loģisks laika ierobežojums. Vēl mēs varam pielikt pulti, kas gan diemžēl nav spiežamā pults analogā, bet digitāli ar vadiņu, ko jūs varat piepirkt klāt. Iespējams, kas der no citiem Pentax aparātiem, bet es neesmu tik ļoti par to lietas kursā. Un mums ir dzeltenie režīmi, kur arī mums ir režīms P, bet dzeltenais režīms nozīmē, ka automātiski strādās zivspuldze, kurā mums ir režīms P, tad mums ir nakts režīms, un tad mums vienkārši zivspuldzes režīms. Tas nav zivspuldzes režīms, tas tikai izskatās, kā ir. Tad mums principā ir divi. Nakts režīms, tad mēnestiņš zivspuldzes šajā te izvēlē nozīmē, acīm redzot to, ka naktī tā zivspuldze strādās mazliet savādāk nekā režīmā P, varbūt kā piegaismojošā, bet zivspuldze katrā ziņā ir maza. Zivspuldzes pēdas ārējās šeit nav. To mēs nekādā veidā pielikt nevaram, un arī varbūt nevajag. Nākamā viltība mums ir ļoti mazs objektīva vāciņš, 40,5. Filtra diametrs 40,5. Saprotiet? 40,5. Tas ir absolūti ģeniāli. Es tādu nekad neesmu redzējis. Tas ir pirmo reizi. Un tas nozīmē, ka mēs šeit varam pieskrūvēt filtrus. Konkrēti mums interesē ND filtrs. Jo, ja mēs, piemēram, fotografējam ar Portra 800 filmu, tad šis aparāts gaišā dienas laikā sāks trakot, jo viņš nespēs to slēdžu laiku darbināt tik ātri. Šeit ir savi limiti tam slēdzim, kas ir iebūvēts objektīvā. Fantastiski labs objektīvs, starp citu. Tad mēs varam pielikt ND filtru un fotografēt. Ja mums ir melnbaltā filma, mēs varam likt krāsainos filtrus, lai dabūtu kontrastu. Tātad tas ir tāds jauns pavērsiens, ko šeit var darīt. Un, protams, jauks sīkums aizmugurē mums ir vāciņš, kur mēs varam ielikt filmas, tātad šo kastītes daļu, lai mēs redzētu, kāda filma mums ir ielikta iekšā. Tas arī kopumā viss par šo aparātu. Diezgan vienkārša iepazīšanās. Tas vāciņš vienkārši zūd visu laiku, viņš krīt nepārtraukti. Bet pats svarīgākā lieta - objektīvs. Mums ir 25 mm f3,5. Bet tā kā mēs atrodamies crop formātā, tad mums principā jāizina reiz 1,5, ja nekļūdos. Mēs nonākam kaut kur pie 35-36 mm full frame formātā. Ja? Tad crop faktors mums būtībā ir 2. Tātad 35 mm objektīvs f3,5, nekas super gaišs, bet ar šādu skalas fotoaparātu jūs arī netiksiet galā ar diafragmu 1,4 piemēram. Tātad mums ir plus mīnus vidējs asuma dziļums, 35 mm objektīvs, ko gan ir diezgan grūti novērtēt, jo skatu meklētājā mēs neredzam precīzas kadra malas, mēs redzam rāmīti, kā tas bija kādreiz manā jaunībā, kad es Madonas tirgu nopirku pirmo fotoaparātu, uz kura bija rakstīts, es pat neatceros, kas, varbūt tā bija Skina tāds fotoaparāts, ziepītis, un kurā var ielikt filmiņu un spiest pogu, un tas arī viss vairāk nekas tur nesanāca. Tas nav īsti tas. Šeit ir daudz kontroles. Mēs varam kontrolēt tad ekspozīcijas gaišumu, mēs varam ar ISO darboties, mēs varam slēgt iekšā zivspuldzi, slēgt ārā. Un tātad tas aparāts ir interesantāks. Nepārprotiet, šis nav manuālā filmu entuziasta pamataparāts. Šis ir, es teiktu, filmiņu fotogrāfa
kabatas aparāts, šis ir iesācēju aparāts visiem filmiņu gribētājiem, kas grib fotografēt ar filmiņu. Un šis ir jauns aparāts, jūs viņu varat nopirkt. Apakšā ir links, kur jūs viņu varat iegādāties. Absolūti jauns, viņš tiek ražots, ir rindas uz šiem aparātiem, un tas ir jauns filmiņu aparāts. Kāpēc tas ir interesanti? Pirmkārt, tāpēc, ka filmiņu nozare attīstās. Filmiņu nozare ražo jaunas filmas, jaunas un interesantas filmas, un viņas aizvien vairāk. Varbūt ne tik daudz kā pirms 30 gadiem, bet tās filmas ir dabūjamas, un viņas var attīstīt, un jūs viņas varat lietot un ieskanēt un tā tālāk, vai kopēt uz papīra, ko dara reti, bet jūs varat. Tātad šis ir ļoti, ļoti skaists Pentax pieteikums, ilgi solīts, un beidzot līdz mums atnācis. Sērijas numurs, starp citu, šim ir 77777. Nezinu, varbūt tas ir pirmais, varbūt tas ir jau kāds rindā, bet ļoti jauks sērijas numurs, starp citu. Bet super svarīgi šis ir tāpēc, ka šis ir Pentax pirmais solītais aparāts, un Pentax sola arī otro, varbūt arī trešo aparātu filmiņu lietotājiem. Un nākamais aparāts, es neteikšu kad, es nezinu kad, es zinātu pateikt, būs šot pilnā kadra, tātad lielāks, iespējams, ka spoguļkamera ar Pentax bajoneti. Es ceru, ka ar Pentax objektīviem un tā tālāk un tā joprojām, bet šis ir tikai pirmais solis, kad Pentax, jeb Ricoh lielais īpašnieks, atgriežas pie saknēm un ražo filmiņu aparāts. Un es domāju, tas ir fantastisks solis, tā ir fantastiska lieta, ar ko darboties, jo galu galā nekur jau tās filmas nepazudīs, neviens viņas nepārstās lietot, un ja viņas ražo vēl joprojām, tad acīm redzot, viņas kādu brīdi tirgū būs. Un šobrīd mēs varam nopirkt jaunu aparātu, kas ir, es nezinu, vai es šeit gribētu manuālo režīmu, es teiktu, ka pat varbūt nē, tas būtu pārāk sarežģīti, jo manuālais režīms tad prasās lielāks kadra izmērs, tad jūs domājat vairāk tur, ko jūs kā redzēsiet un tā tālāk. Šis ir kabatas aparāts. Ļoti fantastisks pastaigām, ceļojumiem. Kā es teicu, 2 reizes vairāk kadru par to pašu naudu, liekam iekšā filmiņu, fotografējam, plus mīnus viss sanāk. Rezultāts patiesībā ir ļoti, ļoti labs, kā jūs redzat bildītēs, kas man šeit kaut kur parādās. Tad objektīva sniegums ir, tas ir f3,5 objektīvs līdz f16, ja nekļūdos. Objektīvs sniegums ir patiesībā ļoti, ļoti labs, jo objektīvs ir ļoti vienkāršs un uztaisīts tieši uz to kadru. Tātad ļoti mazs, ļoti vienkāršs. Un, attiecīgi, nav nekādas tur modernas sarežģītības, pārklājumi un tā tālāk. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti, tas ir cits jautājums, bet šis ir ļoti, ļoti foršs. Kas man personīgi visvairāk patīk, šo ir ļoti viegli tiešām ielikt kabatā, burtiski ielikt kabatā, nesāt visur līdzi, un arī vasarā no, pludmales šortiem viņš īsti no kabatas neizkritīs. Baterija jums ies ļoti ilgi, jums vajag līdz vienu filmiņu, un jūs ar 72 kadriem varat aizbraukt, piemēram, izbraukāt kaut kādas ārvalstis, safotografēt visu, attīstīt, ieskanēt, un jums būs attēls. Praktiskā lieta. Ja mēs no pilnā, tātad filmiņas full frame kadra, 35 mm filmas kadra, varam brīvi laboratorijā kopēt 30x40 izmēra bildi, tad no šī faktiski mēs varam pilnīgi mierīgi laboratorijā kopēt A4 izmēra bildes. Attēla kvalitāte būs fantastiska, būs bez nekādām problēmām. Ja mēs šo ieskanējam, mēs faktiski varam pat dabūt arī vairāk ārā to bildi drukātai pašā 30x40 izmērā. Tātad šos mazos kadrus ieskanējam, mazliet apstrādājam, mazliet uzasinam un drukājam 30x40. Tātad būtībā nekādas problēmas, nekāda ierobežojuma jums īsti nav. Ja jūs gribat kaut ko sarežģītāku, kur var regulēt asumu, kur var regulēt diafragmu, gaidam Pentax nākamo filmiņu kameru modeli, ceram, filozofējam, fantazējam, kas tas būs. Un es pafantazēšu par to, ka Pentax izlaidīs arī vidējā formāta filmiņu kameru vēl manas dzīves laikā, un es to dabūšu pafotografēt, bet tā ir fantāzija. Bet katrā ziņā šis ir jauki, šis ir svaigi, un šis ir patiešām interesanti. Aprakstā links, ja jūs gribat šo iegūt, būs jāpagaida kāds brīdis, jo lielas rindas ir lielas šiem aparātiem, un cik es zinu, visi ir šobrīd izpārdoti un visi tiek gaidīti, bet šis konkrētais aparāts būs atpakaļ Focus Nordic plauktā, un iespējams, ka šo jūs varēsiet nopirkt ar 4 septītniekiem sērijas numurā. Paldies, uz tikšanos, ņemiet par labu. Nospiediet like.